Es domāju, ka iespēja būt neprātīgam savās fantāzijās ir tā privilēģija, kurā es dzīvoju visu savu radošo mūžu. Boris Eifmans ir izcila savrupa personība Krievijas baletā. Viņa psiholoģiskās baleta drāmas bauda lielu starptautisku atzinību. Viņa jaunākā baleta Rodēns Eiropas pirmizrādi mēs piedzīvojam Rīgā uz Nacionālās operas skatuves. Iestudējumu koreogrāfs veltījis franču ģēnija Augusta Rodēna un viņas skolnieces mīļākās un mūzas Kamilas Klodēlas liktenim un mākslai. Galveno varoņu pārdzīvojumus Eifmans rāda, kā pats izteicās, nevaldāmā un emocionāli piesātinātā ķermeņa kustība valodā. Ar Borisa Eifmana baleta drāmām esam jau tikušies vairāk kārt. Vai tā būtu viņa repertuāra pērle Krievu Hamlets, Brāļi Karamāzovi, Sarkanā Žizele vai Anna Kareņina un Čaikovskis, kuri ienākuši arī mūsu baleta repertuārā. Rīgas baletu ar Eifmanu saista īpaša vēsture. Мое действительно пребывание в Риге в 1976 году, оно оставило какой-то неизгладимый след в моей биографии. И я думаю, что в какой-то степени это было тоже, наверное, надеюсь, такое незаурядное событие и в истории, может быть, рижского балета. Mūsu solisti Larisa Tuisova un Aleksandrs Rumjancevs strādā ar deksmi. Baletu iestudē Ļeņingradas choreogrāfs Boris Eifmans. Чтобы ты разницу просто поняла. Вот. Так. Дальше аккуратненько переводи. Вот. И ноги должны уйти сразу вниз. Вот. И держи, не опускай, не опускай. Ее прижмись к ней ближе, прижмись. Вот так. И теперь качание широкое, широкое. Как можно больше, как можно больше. Хорошо. Savulaik lielisko Gajanē, Larisu Tuisovu, satikam arī skatītāju zālē Rodēna izrādē. Tas ir liels prieks man un liela laime, ka es varēju satikties ar viņu un ka es biju gandrīz viena no pirmajiem izpildītājiem. Es šodien tā kā uz sparniem. Man tāds ļoti viegla sajūta no tā izrāda, ļoti tāda emocijas kolosāls un ļoti skaisti, ļoti talantīgi, без мэра. Мои требования к артисту, они сводятся к одному. Это должен быть артист от Бога. И потом, конечно, мы предъявляем требования чисто эстетические. У нас должны быть артисты балета высокие, красивые, молодые, потому что все-таки балетное искусство – это искусство молодых, красивых тел. Это в первую очередь. Это должна быть эстетика созерцания красоты. Он именно в Родена заложил эти переживания внутренние, муки. Eifmans šajā baletā rāda divu ģēniju kopējo radošo darbu, viņu mokas un pārdzīvojumus. Šo divu personību sadarbība noved pie radošas greizsirdības. Привело именно к revности. Tam была и страсть, и любовь. Tur bija gan spēcīgas kaislības, gan mīlestība. Viņš Kamilu abrīnoja. Viņa deva iedvesmu un jaunas līnijas Rodēna mākslai. Tur bija viss – kaislība un mīlestība. Pats galvenais Eifmanam ir emocijas. Ja tu neesi emocionāls, tu viņam nederi. На самом деле это очень глубокая роль. Tā ir ļoti dziļa loma. Man vajadzēja par to tik daudz domāt, un es vēl jutos arī jauna Kamilai. Viņa tik stipri mīlēja Rodēnu, ka galu galā zaudēja prātu. Rodēns mētājās starp viņu un sievu Rozu. Viņš nespēja izlemt. Viņš mīlēja Kamilu, bet arī sieva viņam bija dārga. Камилу, но и жена ему была очень дорога. Эту женщину, естественно, как женщина, я могу понять. Kā sieviete, es šo Rozu varu saprast. Viņa ir vienkārši cilvēks no tautas. Viņa vēlas vienkāršu sievietes laimi, lai vīrs būtu paēdis, apģērbts, justos labi. Viņa dara visu tā labā. Bet Rodēns ir mākslinieks, ģēnijs. Viņam vajadzīgas vēl kādas citas emocijas mākslas radīšanai. В итоге она все-таки... Roza tomēr šajā cīņā uzvar, jo Rodēns nespēja pamest savu uzticīgo Rozu. Преданную Розу. Это не модерн, не классика. Tas nav modernais balets, ne klasika. Tas ir mūsu pašu radīts. Tādēļ tas ir ļoti interesanti. Kāda ir paša meistara attieksme un pieredze vētrainu jūtu sakarā?
Моя личная жизнь. Personīgie pārdzīvojumi, kurus man dzīvē nācies izjust, nav devuši neko radošajam darbam. Gluži pretēji, spēcīgi emocionālie pārdzīvojumi man tieši traucējuši koncentrēties darbam. Потрясения только мешают мне сконцентрироваться на, так сказать, на моем творчестве. Допустим, какие-то бурные влюбленности когда-то. Vētrainas mīlestības, kuras kādreiz piedzīvotas, ļoti ārdījušas manu radošo pasauli un atrāvušas no darba procesa. Мир и оттягивали меня от процесса сочинения. Страсть – это одно, а любовь – это совсем другое. Поэтому Kaislība – tas ir viens, bet mīlestība ir kas cits. Es esmu pārpilns mīlestības uz savu dēlu, savu sievu un sevi pašu, kā cilvēku, kurš šodien var veltīt savu dzīvi mākslai. Kad redzu un jūtu zāles reakciju, to pozitīvo enerģiju, ko skatītājs sūta atpakaļ uz skatuvi, tā man ir dārga samaksa, liels gandarījums un spēks, kas baro. Man bieži jautā, no kurienes jums tas spēks? Lūk, tas no Dieva un skatītājiem.